Nākamais mūsu runātājs profesors Gintautas Vaitoška no Austrijas, kur viņš strādā, bet šodien ir ieradies no Lietuvas. Precējies jau 40 gadus, kas ir tāda man personīgi pazīme ļoti veselīgām attiecībām ar viņu sievu, ir tas, ka viņi ir tie, kuri ir ieradušies Latvijā ar automašīnu un pavadīt garu ceļu kopā pārim automašīnā, slēgtā telpā ilgas stundas, tas ir sasniegums. Malači. Viņš ir arī tēvs, Trumau starptautiskā teoloģijas institūta profesors, laulības un ģimenes maģistra studiju programmas vadītājs, daudz grāmatu par ģimenes attiecībām autors, psihiatrs pēc pirmās izglītības, strādājis Viļņas ģimenes centrā kā konsultants ģimenes attiecību jautājumos. Šodien Rīgā uzrunās mūs par medicīniskajām un psihoemocionālajām problēmām, kas seko gendera ideoloģijas konceptam. Profesors Gintautas Vaitoška. Lūdzu, sagaidām. Thank you. Dievs svētī Latviju. My topic is basically comprised of Šodien es runāšu par 3 apakšpunktiem - medicīniskās problēmas, psihoemocionālās problēmas, gendera ideoloģijas koncepcijā. Šos jautājumus nav tik viegli apvienot, bet es darīšu visu iespējamo. Un no sākuma parunāsim par to, kas notiek cilvēka dvēselē, mūsu psihē, kā to sauc psiholoģijas zinātnē. Sāksim ar šo slaveno cilvēku. Doktora Chloe Jennings White. Šeit ir redzama National Geographic materiālā, kanālā, 2022. Gada janvārī un arī iepriekš. Šī ir sieviete, kas sēž ratiņkrēslā. Un šī sieviete, šis cilvēks, dzīvo dubultu dzīvi. Viņai ir doktora grāds ķīmijas zinātnēs. Viņa lielākoties savu laiku pavada ratiņkrēslā kā paraplēģijas pacienti, un cilvēkiem šķiet, ka viņa nevar staigāt. Bet īstenībā viņai ir šokējošs noslēpums. Viņa nav tāda, viņa spēj kustēties, bet viņa izvēlas šādi dzīvot. DSM-5, American Diagnostic Manual of Mental Diseases. Amerikas garīgo slimību diagnostikas rokas grāmatā tiek runāts par tādiem stāvokļiem, kas varētu attiekties uz mūsu apskatāmo tēmu, piemēram, ķermeņa dismorfija. Dažkārt šis stāvoklis tiek saukts arī par aportofīliju. Tā gan vēl nav oficiāla diagnoze, bet šis vārds tiek izmantots. Proti, ir tāda vēlme nogriezt sev kādu locekli vai panākt atbilstību starp savu dzimumu identitāti un savām anatomiskām īpatnībām. Tātad Chloe Jennings White, viņa vēlas dzīvot kā paraplēģijas pacienti. Viņa vēlas, lai viņas muguras smadzenes vienkārši pārgrieztu, un ārstiem lūdzu to arī darīt, lai viņa kļūtu īsti paraplēģijas pacienti. Varētu šķist tiešām dīvaina doma, dīvaina vēlme. Un tomēr cilvēks psihē var slēpties daudzas dīvainas lietas. Iespējams, cilvēkam, kam ir šāda vēlme, viņam var šķist, ka ir kaut kādas priekšrocības un ieguvumi. Tu neesi tāds kā cits, pret tevi izturas ar lielu līdzcietību, un ja bērnībā varbūt līdzcietību nav izdevies saņemt, tad jūsu mīlestības trauks ir pārāk tukšs, un tad šādi varētu gūt to vēlamo mīlestību. Varbūt daudzi dažādi iemesli. Tomēr ar šo personu ir saistāms vēl kāds interesants fakts. Saskaņā ar Los Angeles Times norādīto, Chloe
White up until bija Klaivs Dženings Vaits at least 2003. līdz pat 2003. gadam, un Un doktora grāds organiskā ķīmijā tika saņemts 1995. gadā. Iepriekš strādāja un mācījās Kembridžā, bija precējies kā vīrietis un ir 2 dēli. Un pēc tam ir strādājis Stanforda universitātē. Tiešām augsti izglītots cilvēks, un savā ziņā varētu likties, ka te jau nav runa par prātu un psiholoģiju, ko varbūt šādi teikt, tas ir pārāk vienkāršoti, jo teikt, ka kādam ir psiholoģiskas problēmas, tas nav īsti cīņpilni. Tas kā tautā vēl vienkāršāk izsakās, lai šādus stāvokļus aprakstītu. Bet, kā mēs redzam, tomēr šeit ar to emocionālo sistēmu kaut kas ir noticis. Jāprasa, kā šāds cilvēks ir tagad kļuvis par sievieti, un tagad viņa ir spērus nākošo soli, viņa grib būt nespējīgi kustēties. Un pagaidām gan tas nav pilnībā izdevies, jo ārsti ir atteikušies viņai pārgriezt muguras smadzenes. Un tad jautājums ir, kas tad tas ir? Kāpēc tā notiek? Psihoanalīzē tiek izmantots tāds jēdziens nepatiesais es. Principā nespēja pieņemt sevi, lai būtu laba pašapziņa. Līdzīgi tam, ko Adlers sauca par mazvērtības sajūtu. Pirmkārt, ka jūs nepieņem ģimeni, un tad jūs domājat, ka varbūt neesat tik labs, kā gribētu. Tā tad ir zemes pašvērtējums, to var saukt dažādos vārdos, bet man liekas, ka mazvērtības sajūta ir tāds vispopulārākais termins. Un tad jājautā, vai tur ir nepareizais ķermenis? Ja varbūt ir pareizais ķermenis, bet nepareizais vai nepatiesais es. Bērnu pusauģu psihiatrijas nodaļā slavens ārsts ir uzdevis šādu jautājumu. Proti, ka visu laiku tiek runāts par to, ka ir nepieciešams veikt dzimumu pārveidošanu cilvēkam, kas ir nepareizā ķermenī. Cilvēki tā domā, ka tā tas ir. Un tā tiešām tiek arī uzskatīts. Bet varbūt, ka īstenībā ir otrādi, ka ir neīstais es pareizajā ķermenī. Nepatiesais es, jeb neīstais es ir labi zināms termins, tā ir nespēja sevi pieņemt, tā ir mazvērtības sajūta, tas attīstās agrīnā bērnībā, jo principā līdz 6 gadu vecumam mūsu emocionālā sistēma ir pilnībā izveidojusies. Principā mēs redzam, kā formējas, veidojas šīs attiecības ar sevi, ar savu ģimeni, ar pasauli. Līdz 6 gadu vecumam tas viss jau ir noticis. Tad, protams, mūsu smadzenes mainās, bet attīstība līdz 6 gadu vecumam nosaka to, ko domājam par sevi, par ģimeni un par pasauli. Varētu teikt, ka šādi cilvēki, piemēram, gribēja kļūt par sievieti, jo nejutās labi kā vīrieši. Ir veikti pētījumi par psiholoģijas vēsturi, sākot jau no Freida un turpinot vēl 125 gadus. Un, principā, šie pētījumi liecina, ka nespēja sevi pieņemt ir saistīta ar agrīnu bērnību. Ir Džona Bowlby pētījumi, iespējams, ka par viņu esat dzirdējuši. Viņš runā par šo drošo piesaisti. Iespējams, ka arī par to esat dzirdējuši. Principā tās ir attiecības starp māti un bērnu. Tātad bērnam ir drošā piesaiste, attiecīgi ir labs pašvērtējums, nav mazvērtības sajūtas.
Tas ir ļoti agrīnā bērna attīstības posmā. Un, ja nav drošās piesaistes, tad mēs varētu runāt par 3 dažādiem šādu drošās piesaistes neesības veidiem. Tātad negatīvs pašvērtējums, paštēls, mazvērtības sajūta, zemes pašvērtējums, tas viss ir. Šie termini ir ļoti līdzīgi. Austrālijā un arī Itālijā ir veikti pētījumi, kas liecina, kādi ir dzimuma disforijas psihotraumatiskie cēloņi, proti, kad zēns vēlas kļūt par meiteni vai otrādi. Ir atklāts, ka šādiem bērniem bija liels vai augsts nedrošas piesaistes līmenis, kā rezultātā viņiem radās nelabvēlīga bērnības pieredze. Piemēram, vecāku šķiršanās, vecāki neizturas silti pret bērnu, dažkārt vecāks nomirst, kas varbūt gan nav vienmēr tik svarīgi. Harmonijas trūkums ģimenē. Kopumā varētu teikt, ka šo pētījumu secinājumi liecina, ka dzimuma disforija rodas nedrošas piesaistes rezultātā, jo ir radušās traumas, jo ir neatrisināti zaudējuma sajūta, ko sekmē ģimenes nestabilitāte, attiecīgi nelabvēlīgā, neatbilstoša attieksme, arī varbūt seksuālā vardarbība un tam līdzīgi faktori. Te jūs redzējāt arī autors. Līdzīgus secinājumus izdarīja arī itāļu pētnieku komanda. Principā secinājumi ir tādi paši, bet viņi veica pētījums ar pieaugušiem ar dzimumu disforiju. Ir tāda labi zināma pētījuma metode. Tiek veikti dažādi psiholoģiskie testi, vesela šo testa grupa, kas ļauj noteikt piesaistes līmeni, kāda mums bija ar mūsu vecākiem. Tātad mēs varam noteikt, vai mums bija droša piesaiste vai kāds no 3 nedrošās piesaistes veidiem. Un tika atklāts, ka no 95 pieaugušiem, kas piedalījās, sadalījums bija šāds: 27 droša piesaiste, 27 nedroša, 46 neorganizēta. Angliski disorganized, tātad tas ir vissliktākais, varētu teikt, varbūt dezorganizēta piesaistes trūkuma veids. Tas nozīmē, ka vairumam no šiem cilvēkiem bija traumas, 56% bija bijušas vismaz 4 dažādu veidu traumas, piemēram, atstāšana novārtā, psiholoģiska un fiziska vardarbība, noraidīšana, vardarbība mājās. Šis bija pētījums par pieaugušajiem ar dzimumu disforiju. Tas liecina, ka psiholoģiskie cēloņi slēpjas bērnībā. Oficiālajā psihiatrijas zinātnē ir ne tikai šie 2 pētījumi, bet ja mēs, piemēram, paskatāmies psihiatrijas rokas grāmatā, Kaplāna Sadoksa psihiatrijas kopsavilkums, protams, tur ir ļoti daudz, kas rakstīts, mēs nevaram visu to apskatīt, bet tā tad ir norādīts, ka kopš Freida laikiem psihoanalīzes speciālisti ir norādījuši, ka mātes un bērna attiecību kvalitāte ir ārkārtīgi svarīga, lai noteiktu dzimumu identitāti. Šajā laikā mātes parasti sekmē bērnu apzinātību un lepošanos ar savu dzimumu. Tātad, kā bērni tiek augstu vērtāti kā mazi puikas vai mazas meitenes. Un jāprasa, vai
bērni jutīsies labāk, ja viņi, piemēram, pieņems otru identitāti, otru dzimumu identitāti, kā tas bieži notiek, piemēram, tādu bērnu gadījumā, kas ir cietuši no vardarbības. Īrijā zinātnieki ir aprakstījuši šādu piemēru, ka puika sāks iet lentītes matos, ģērbās kā meitene, tie bija 4 gadus vecs bērns. Bērns tika aizvests pie bērnu psihologa, un situāciju varēja pavisam viegli izprast. Puikam piedzima māsiņa, kura kļuva par tēta princesi. Puikam pietrūka mīlestības, un viņš izlēma, ka ja es gribu tēva mīlestību, man jākļūst par meiteni. Varētu teikt, ka tā ir ļoti vienkārša dinamika. Protams, ir arī sarežģītāki gadījumi, jo ir jājautā, kāpēc vispār bērnam veidojas nedrošā piesaiste mātei. Un pētījumi liecina, ka personām ar dzimumu disforiju tiešām ir šī nedrošā piesaiste. Un tad jāprasa, vai mēs varam mainot māti. Varbūt mātei ir līdzīgas problēmas, viņa ir satraukusies vai depresīva, vai viņai ir trauksme, un mēs īsti varam māti vainot šādās situācijās, ka viņai ir radušās kādas konkrētas emocijas. Bet bērns ir ļoti jutīgs, viņš uztver visas šīs emocijas ap sevi, viņš sajūt visu, ko jūt māte, un veidojas šī nedrošā piesaiste. Šis ir tāds sarežģītāks scenārijs, kad ir grūtāk palīdzēt. Tas nav šis te gadījums kā ar puiku un viņa māsiņu. Vienkārši pateikt, ka mīliet savu dēlu tikpat ļoti kā meitu, un tad viss nokārtosies. Un šādā situācijā, protams, to ir vieglāk atrisināt. Psihiatrijas kopsavilkums, ļoti nozīmīga publikācija. Jā, ir daudz publikācijas, kur tiek aprakstīts, kāpēc vispār attīstās dzimuma disforija. Piemēram, Amerikas psihologu biedrības rokas grāmata par seksualitāti ir sagatavota. Un viņi ir pilnīgi liberāli un tam līdzīgi. Bet šajā materiālā bija arī rakstīts par emocionālām traumām, par psihoemocionāliem cēloņiem un ceļiem, kā attīstās dzimuma disforija, kāpēc tā mums vispār šķiet pievilcīga. Un tiešām ļoti noderīga grāmata, ja kādu interesē, var iegādāties $400 maksā. Ja jums ir tāda iespēja, tad es tiešām ieteiktu ļoti laba grāmata. Okay, so this is Australian team, Italian team. Un šeit jūs redzat Austrāļu komandu, kas šeit pētnieki, ko viņi ir atklājuši. Šeit ir arī atsauce uz senāku rakstu par bērnu un pusaudžu piesaistes modeļi, tātad tiem pusaudžiem un bērniem, kuriem ir dzimuma disforija. Un vairākas nodaļas ir tieši par šo dzimumu disforiju. Un te arī autori ir strādājuši ar bērniem, kuriem tajā laikā diagnoze bija jaunajā pasaulē, kā mēs to saucam par dzimumu disforiju. Un ir skaidrots, kāda ir cēloņa, kā tas notiek, un arī strādāju ar vairākiem bērniem. Ir arī monogrāfija 97. gadā, kur vēlāk arī raksti publicēti, un mēs uzzinām, ka lielākā daļa bērnu galu galā pieņēma savu bioloģisko dzimumu, un problēma tika atrisināta lielākajai daļai bērniem, ar kuriem viņš strādāja. Un viņš strādāja apmēram ar vairāk nekā 500 bērniem. Un šeit mēs iespējams nevarēsim šobrīd to izlasīt, bet psiholoģiskais dinamika, ko mēs šeit redzam, kas tiek raksturota,
ir tas, ka zēnu gadījumā ir scenārijs, ka zēniem temperaments spēlē lomu un apmēram 20% cilvēkiem ir šis jūtīgais temperaments, arī attiecīgi piesaistes sadalījums ir sekojošs. Un esam skatījušies arī uz to, kā mums šis temperaments ir kā dāvana no Dieva, bet personības daļa, bet pašā laikā tas ar to ļoti uzmanīgi. Un tātad runājot par šiem ļoti jūtīgajiem zēnu, kur māte arī jūtas nomākta, nejūtas pietiekoši prasmīga vai arī citi faktori, kas saistīti ar to, ka mātei, piemēram, arī ir ambivalents izjūtas attiecībā pret vīriešiem, un to visu šis jūtīgais dēls uztver un arī vēro, ka māte dod priekšroku sievietēm, un tātad, ka māte dod priekšroku sieviešu dzimumam, un tā kā zēnam nav pietiekoši labas attiecības ar tēvu, veidojas šīs trīsstūrveida attiecības, mātei arī neveidojas attiecības ar vīru, un līdz ar to kaut kādā veidā viņa arī spoguļo uz dēlu, un izveidojas tātad tuvākas attiecības ar meitenēm, šīs trīsstūra attiecības, un bērns šajā te visā kopumā, tātad tā nav labākā vide, kur viņam attīstīties, un viņa arī nelaiž zēnam darīt tās lietas, ko viņš grib darīt, skraidīt un daudzīties. Kaut kādā ziņā viņa ierobežo, un līdz ar to zēns jūtas nedroši, un viņš negrib, protams, arī sadusmot savu māti, un viņš nejūtas arī drošs kopā ar citiem zēniem, tāpēc, ka māte viņu tā ierobežo, un viņš nejūtas pietiekoši labi. Un papildus faktors arī ir tas, ka tēvs nav klātesošs, tātad distants, attālināts, un bieži vien dusmīgs un ās pret zēnu, līdz ar to zēnam neizveidojas saikne ar tēvu, un māte arī tur viņu pārāk tuvu. Un šo jau Zigmunds Freids ir diezgan daudz par to ir rakstījis, varbūt nevis ļoti specifiski, bet viņš ir pieminējis šos divus aspektus, kas rosina homoseksuālas tiekšņu attīstību. Un par to mēs arī tālāk runāsim. Un tādā veidā šis zēns tātad gal galā sāk justies, ka man viss nav kārtībā, māmai nepatīk, es esmu zēns, un tēvs ir svešinieks, un nav klātesošs vai arī ass. Un rezultātā viņš ļoti daudz laika pavada kopā ar māti, un rezultātā galu galā viņam vairs nepatīk viņa šis vīrišķīgums. Viņš spēlēs ar meitenēm, labāk jūtas kā šajā meiteņu grupā un sāk imitēt meitenes. Un smagākos gadījumos jau viņš ne tikai pasaka, es gribu būt kopā ar meitenēm, bet viņš saka, es pats esmu meitene. Un tas notiek apmēram 3 vai 4 gadu vecumā. How is it with a girl? It's a bit un different. Savukārt ar meitenēm tas mazliet ir atšķirīgi. Meitenēm tātad arī ir varbūt augstāka iespēja, kad ir augstāks šis trauksmes līmenis, un pieņemsim ģimenē dzīvo ar tēvu, kas ir nedaudz agresīvs un negatīvs skatījums par sievietēm, un šis konflikts meitenītes acīs izskatās kā kaut kas tāds, kur sieviete pati sev nespēja aizstāvēt, un līdz ar to viņa vairāk mēģina, redz, ka māte ir vāja, tēvs ir spēcīgs, un līdz ar to bērns grib identificēties ar spēcīgāko. Psihoanalizēt, tas nozīmē identificēties ar agresoru, kas nozīmē viņa izvairās no stresa, tātad tas ir aizsardzības mehānisms. Un viņa šajās fantāzijās arī spēja aizsargāt sevi. Un, ja
meitenei savās fantāzijās ir nepieciešams aizstāvēt gan sevi, gan māti. Ja tas turpinās, tad meitene turpinās nostiprināt šīs fantāzijas par sevi kā par vīrieti. Un galu galā galu galā meitenīte arī var identificēties ar puiši identitāti. Un ko es runāju par Džozefu un Lindu Nikolozi, viņiem ir izdota grāmata. Amazonē, diemžēl, jūs to nevarat iegādāties, tāda ir aizliegta, bet tas nosaukums šai grāmatai ir vecāku ieteikumu vecākiem, kā novērst homoseksualitāti. Un iespējams, ka, ja jūs paņemsiet šo grāmatu, šo vecāku rokas grāmatu, kā novērst homoseksualitāti, ja jūs to iztūkotu, piemēram, tad Džozefs un Linda Nikolosi visticamāk jums atļaus to iztūkot un arī izdot. Un šeit ir norādīts par to, kā vecāki var rīkoties, kā var veidot šo savienību, šo sadarbību starp psihologiem un ģimeni un palīdzēt bērnam. Zakir, actually, how it's pronounced, had a lot of success. Es jau minēju, ka Hendam Zakaram tiešām veiksmīgi tas arī izdevās, un zēns kļūst par laimīgu vīrieti, zēnu un meiteni par meiteni. Moreover, what do we have Un here? turpinot, What do we have here? ko mēs tālāk šeit redzam? By adolescent rate, around 80%. What does it mean? If you have this Ja child, mēs if you don't do anything, skatāmies, kāds ir procentuālais rādītājs, tātad, ja mēs nedaram tātad neko, tad 20% šī disforija arī paliks. Incidence, very low. Bet biežums, starp citu, ir ļoti, ļoti zems. Redziet, meitenēm šāds 0,002, zēniem 0,005 līdz. Un zēniem šīs ciešanas ir divreiz vairāk nekā meitenēm. Jo, lai zēns izaugtu ar šo vīrišķīgo identitāti, viņam ir jābūt saiknei ar tēvu, viņam ir tā kā jāatdalās no mātes un jāpietuvinās tēvam, nevis jāpaliek vienmēr ļoti it kā tuvās attiecībās ar māti. Un tieši tāpat arī homoseksualitātes ziņā arī ir vairāk vīriešiem vērojami nekā sievietēm, jo tieši šī vājāka dzimuma identitāte ir arī saistīta ar homoseksualitāti. Tātad ir grūtāk zēniem pieņemt, ka viņi ir kā vīrieši, kā zēni un nevis kā meitenes. Un tātad šie skaitļi ir ļoti zemi un ja mēs skatāmies arī uz bioloģiskiem iemesliem, jāsaka, ka tie nav tādi atrasti. Tad hormonu pētījumi nesniedz mums nekādas hormonu atšķirības, teiksim, estrogēna un citu hormonu ziņā tiem cilvēkiem, kuri piedzīvo šīs grūtības ar disforiju. Un apvienotās karalistes veselības dienests, kas ir ļoti liberāls un ļoti iestājas arī par šo pārveidi, tātad pāriešanu, par transseksuālismu un līdzīgi arī ASV. Bet nav nekāds somatiskais iemesls, nav nekāda hormona, kas to izraisa. Tas nav pierādīts. Līdz ar to dzimumu identitāte, dzimumu izpausme ir tā sarežģīti. To ietekmē dažādi kultūras, bioloģiskie un sociālie faktori. Un bioloģiskie faktori, tātad, protams, ir tas, kas mums nāk iedzimts, bet vides un apkārtējie faktori ir tie, kā bērns tiek audzināts. Un tas ir tas, ko mēs šobrīd redzam. Ka, ja mēs runājam par bērnību, un tagad iesim tālāk. Un aizmirsīsim visu, ko mēs tagad runājam.
jo rādītāji ir šādi, ļoti zemi. Un tas, kas notiek šobrīd, ir šis. Apvienotās karalistes veselības dienests 2011. gadā 210 gadījumu ar disforiskiem bērniem un pusauģiem. Bet savukārt 2021. gadā 3585. Tātad par 1707% palielinājums. Savukārt dati no Vācijas, ko mēs saņemam no Bundestāga zinātniskā dienesta, attiecībā uz ģenitālajām operācijām vecumā no 15 līdz 25 gadiem ir palielinājies, tātad šo operāciju skaits ir paaugstinājies pār 1600%. Tātad 2007. gadā 54, 917, 21. gadā. Arī Zviedrijā 1500% palielinājums. Tātad, kas ir noticis? Vai tiešām ģimenes vērtības, ģimenes vairs nav tik veiksmīgas bērnus audzinot, vai psiholoģiskā atmosfēra ir kļuvusi tik sagrauta, ka ir tāds pieaugums. Liekas, ka tas tā tomēr nav. Un Lisa Litman, amerikāņu pētniece, 2016. gadā veikusi pētījumu, kur viņa arī nosauc par straujo pēdējā laika dzimumu disforijas pieaugumu. Vai to mēs varētu varbūt precīzāk šobrīd nosaukt par vēlīno dzimumu disforiju, kas nesākas pašā bērnībā, bet vēlāk jau. Un šis pētījums ir apstrīdēts, arī bieži vien tiek atmests un netiek atbalstīts, bet tad ir arī pētnieki, kas atbalsta un saka, ka mēs redzam līdzīgu tendenci. Tātad, ko viņa ir pamanījusi? Tātad viņa ir empīriski pētījusi 256 vecākus, tad viņiem tiek lūgts aizpildīt aptaujas, un viņiem ir bērni vai pusauģi bērni. Un 80% of female in childhood you have the girls are un tātad šeit mēs redzam, ka meitenes mazāk ir cietušas no šī faktora. Un skatāmies, ka vidējais vecums ir 16,4 gadi pēc aptaujas izpildīšanas laikā, un savukārt vidējais vecums 15,2 gadi, kad tika paziņots par transdzimumu identifikāciju. Tātad tas ir ļoti saistīts arī ar vienu tā paša dzimuma piesaisti, pievilcīgumu. Un 62% AY ir diagnosticēta arī vismaz viena kāda cita mentālā saslimšana pirms dzimuma disforijas. Parent participants indicated that the majority of the members became transgender identified. Un arī vecāki ziņoja, ka šo bērnu mentālā veselība ir pasliktinājusies un arī pasliktinājušās attiecības ar citiem cilvēkiem kopš tā brīža, kad bērni ir of non-transgender people. Vairāk kļuvuši par šiem trans dzimumu, un viņiem ir arī neusticība radusies pret citiem draugiem, un tieši tāpat arī uzticās informāciju. Viņi uzticās par informāciju attiecībā uz dzimumu disforiju tikai no avotiem, kas nāk no transseksuāļiem, un lielākā daļa vecāku arī ziņoja, ka gan notika agra jau dzimuma disforija, un bērnam arī ir bijis palielināts
laika apjoms, ko viņi ir pavadījuši sociālos mēdījos, un arī vairāk draugi ir kļuvuši par transseksuāļiem un identificējušies tajā pašā apmēram laika posmā, tātad viens vai otrs. Un, jā, tātad kā mēs tālāk, tātad šeit mēs zinātniskajā literatūrā redzam diskusiju par šo. Un te jūs redzat, kas notiek, un jums droši vien ir pieredze jau arī tāda, ka bērns pavada laiku internetā, viņš dzīvo kopā ar veselu baru cilvēku savā guļamistabā, tad esot internetā virtuāli šie cilvēki ir ar viņu, un pēc 2-3 gadiem viņš iznāk no savas guļamistabas un pasaka, es neesmu meitene, es esmu zēns. Un lūdzu man dodiet testosteronu, un viņa to, te mēs ejam pāri Neres upei, un tur varam saņemt šo arī plāksteri, ko var uzlīmēt, un ir daudz speciālisti, kas to atbilda, bet, piemēram, šeit māte saka, tās ir muļķības, bet sociālajos tīklos var saņemt ļoti, ļoti daudz šīs idejas, arī YouTube produkcija ir ļoti daudz veidota, kur kāds puisis vai kāda meitene, kas runā tādā zemā balsī, vīriešu balsī, lieto testosteronu, saka, vienīgā problēma ir tā, ka sabiedrība neredz mani kā vīrieti. Nu, tas ir tā kā tāds modes virziens. Tātad, ja tu nejūties labi, tad visticamāk tu esi transseksuāls. Un ja mēs paskatāmies uz skaitļiem, varbūt par dzimumu ideoloģiju mēs parunāsim mazliet vēlāk, jo citādi mēs tagad novirzīsimies no tā, ko es tagad mēģinu pateikt. Bet Somija. Lai Dievs svētī Somiju. Mēs zinām jau, kāpēc, mēs jau šodien dzirdējām šajā konferencē Rasine kundzes dēļ, bet arī bija kāds pētnieks, kas 2016. gadā ir publicējis pētījumu, kur ir pētījis meitenes, kurām ir problēmas pusauģu vecuma un attīstībā. Šeit arī parādījās statistikā attiecībā tātad ar bērnību un kādi tātad tur parādījās ļoti interesanti, dīvaini. Tātad, ko galu galā viņi noskaidroja, ka 75% no tiem, kas pieteicās uz šīm dzimuma maiņas operācijām, viņi jau bija vai nu pusauģa vai bērnu psihiatrijas uzskaitē par citiem iemesliem papildus vēl šai dzimuma disforijai. Turpat mēs redzam arī vēl 2 vēl papildus saslimšanas. Un tātad, kas ir, ko mēs šeit sakam, kad vairākiem bija vairākas diagnozes, un 65% depresija, trauksmes traucējumi, dažādas uzvedības problēmas, psihotiskās traucējumi, vielu lietošana, autisma faktors, autisms arī, autismu spektrs tiek veikts 26%. Un tas ir pirmais pētījums, kas jau mums bija tā kā tāds brīdinājums zvans. Un vēl
viņa konstatēja, tad skatoties uz šiem transseksuāļu jauniešiem, viņa konstatēja, ka šie bērni pirms viņi sāk vispār domāt par šo disforiju, par to, ka viņi ir transseksuāļi, viņi tika dažādos veidos apbišoti, pret viņiem slikti izturējās, viņi emocionāli jutās slikti, viņi nejūtās labi, un, kā jau es tagad teicu, šobrīd ir modē šis sauklis, ja tu jūties slikti, tad visticamāk tu esi transseksuālis, un tu varbūt kļūsi populārs skolā. Es prasīju lietuviešu skolēniem, vai ir populāri būt par transseksuālu. Nu, viņi saka, jā. Mode of personality is transgender, vegan. Jā, tagad ir ļoti populāri, ja tu esi transseksuāls, vegāns un bez atkrituma, tad no waste. Tas ir vispopulārākais jauniešu starpā šobrīd. No waste I had in the last year, so previous year, so that's an addition to the whole progress. Nu, vēl tad šis bez atkritumu šķirošana, bez atkritumiem, tas vēl ir vēl pievienojušies šī tendence. Bet tālāk, ja mēs skatāmies arī tālāk par saikni starp citām mentālajām traucējumiem un arī dzimumu disforiju. Tur mēs skatāmies psihiatriskās slimības vai kādas emocionālās traucējumi. Tie ir parādījušies pirms dzimuma identitātes šī jautājuma. Un vēl kāds pētījums no Sāras Kokvijas, kas ir lielāks pētījums nekā šis Somijas Kauklas pētījums, un ir pētīti no 8 miljoniem ASV pusauģiem. Viņa pētīja 1333 transseksuāļu bērnus no valsts privātās veselības aprūpas organizācijas, un viņa konstatēja, ka, ja mēs skatāmies uz diagnozēm pirms transseksuālisma, 71% zēniem un 74% meitenēm, tātad visos šajos gadījumos jau bija diagnozes pirms tam. Un tas ir apstiprinājums arī tam, ko Somu pētniece noskaidroja savā pētījumā. Nu, tāda ir tā situācija. Šis jautājums ir manipulatīvs. Tad jāprasa, vai labāk, lai ir mirusi meita nekā dzīves dēls. To var dzirdēt no dažiem kolēģiem, psihologiem, diemžēl arī Lietuvā, bet jo īpaši citās valstīs. Dzimuma ideologi izplata šīs ziņas, tiek stāstīts, ka visi šie cilvēki izdara pašnāvības. Tātad 41% no transseksuāļiem skolēniem ziņo, ka 50% gadījumu savas dzīves laikā ir mēģinājuši vismaz vienu reizi beigt pašnāvību, salīdzinājumā ar 14% vispārējā populācijā. Un ko teikt šādās situācijās? Būtu jāsaka, ka ASV slimību kontrolas centra dati no 20. gada liecina, ka tikai 1 no 265 cilvēkiem, kas ir apsvēruši pašnāvību, to arī izdara. Un tad ir angļu dati no Tavistokas klīnikas, kas ir slēgta. Kāda skandāla dēļ, bet jebkurā gadījumā no 10. līdz 20. gadam 4 pusauģu pacienti ar dzimumu identitātes problēmu no 15 gāja bojā pašnāvības ceļā, un 2 pacienti gaidīja uzņemšanu nodaļā, un 2 jau bija saņēmuši palīdzību. Šie skaitļi nav lieli, un tas ir traģiski. Es šeit neiekļāvu informāciju no Kaitils pētījuma, Somu pētnieces Kaitils pētījuma par Somu bērniem, kam ir dzimuma disforija.
un konstatēja, ka pašnāvību skaitu skaidro psihiatriskās problēmas, tiešām tādas ciešanas. Piemēram, ja ir trauksmes traucējumi vai personības traucējumi vai psihotiski vai depresijas diagnozes, tie tiešām ir smagi stāvokļi. Un ir skaidrs, ka tas šādā populācijā pašnāvība skaits arī ir daudz lielāks. Un nevar vienkārši to skaidrot ar šo dzimumu identitātes jautājumu. Bet propagandā tiek teikts, ka tas ir minoritātes stress, cilvēki vienkārši ienīst šādus transseksuāļus, kuri tad attiecīgi šī naida rezultātā izdara pašnāvību. All right, so it's the same. Here is an article. Šeit ir raksts 2022 no 22. gada. Clinic referred transgender adolescents in the United States, United Kingdom. Pašnāvības uz klīnikām nosūtītu transseksuāļu nepieaugušu pacientu vidū apvienotajā karalistē. Tiek secināts, ka līdzīgi kā norādījis Tavistokas klīnikas vadošais psihologs, ka atkarībā no vai ņemot vērā to, kā šī autoritatīvie vēstījumi tiek nodoti ģimenei, mums ir jāprasa, kā bērni skatītos uz sevi šādos apstākļos un kāda būtu viņu ticība. Ja vecāki tiek iebiedēti, ja vecāki ir nobijušies, teiksim, viņiem liek izdarīt izvēli, vai labāk ir dzīva meita nekā miris dēls, vai otrādi, tad arī attiecīgas sekas ir. So it's the same, here you have the same conclusion, Journal of Endocrine Secinājumi bija tādi paši, proti, ka nevar vienkārši izdarīt secinājumu par to, par šo situāciju balstoties uz pašnāvību rādītāju. Šeit tika apskatītas 20 publikācijas par saikni starp pašnāvību skaitu un transseksuālisma tendenci. What happened then? So, kas notiek tālāk? Ārstu kopienā notiek tāda kā kauja. Pirmkārt, tas bija Somijā pēc Kaltils pētījuma. Valsts medicīniski iestāde nāca klajā ar rekomendāciju. Kur tika norādīts līdzīgi, kā to teica profesors Ekharts, ka smadziņu attīstība turpinās līdz agrīniem pieaugušo gadiem, līdz pat 25 gadu vecumam, ka mēs neiesakām ķirurģisku dzimuma maiņu un hormonu terapiju. Jo psihiatrisko simptomu samazināšanos nevar panākt ar ķirurģisku vai hormonālu iejaukšanos, kas ir pilnīgi loģiski. Tālāk Zviedrija. Sievija gāja šajās pēdās, jo viņi redzēja, ka rezultāti ir slikti. YouTube ir filma par meiteni, kas kļuva par vīrieti un pēc tam atgriezās atpakaļ pie sava sākotnējā dzimuma. Tātad, kad tika veikti izkropļojumi, tika noņemtas krūtis, viņa runāja zemā balsī, un viņa teica, ka viņas garīgais stāvoklis nekāda neuzlabojās, un ka pēc šīm procedūrām cilvēks bieži kļūst neauglīgs. Tāpēc Zviedri pārtrauca šādas terapijas. Viņi iesaka psihosociālas intervences, piemēram, psihoterapiju un tam līdzīgi. Bērnu psihiatriskā ārstēšana un pašnāvību novērtēšana ir jāveic tad, kad tas ir nepieciešams. Iespējams, ka jūs esat dzirdējuši to stāstu par Keir Bellu Londonā. Viņa ir sieviete, kuras krūtis tika nogrieztas, viņa lietoja testosteronu, viņas balss pazeminājās un tā joprojām ir zema.
mati izkrituši, parādījies sejas apmetojums, un tas ir neatgriezeniski. Viņi iesūdzēja Tavistokas klīniku tiesā, tā mēs jau esam gandrīz pabeiguši, un viņa uzvarēja šajā lietā, un Tavistokas klīnika tika slēgta. Francija arī izvēlējās līdzīgu ceļu, nāca klajā ar līdzīgu paziņojumu, arī apvienotā karaliste. Psiholoģiskais atbalsts ir pirmā izvēle. Norvēģija, Dānija, Jaunzēlanda, Austrālija, ASV, dažos štatos, 19 štatos. Šī ir organizācija, kas palīdz, veic pētījums, organizē konferences. Starptautiskais fonds terapeitiskai izvēlei. Katru gadu viņiem ir tiešām lieliska konference, kur piedalās skolotāji, sociālie darbinieki, teologi, psiholoģijas doktori, visaugstākā līmeņa pētnieki, lai stāstītu par jaunākiem pētījumiem Amerikā. Šāda alianse. Izskatās, ka mans laiks ir beidzies, bet es nepastāstīju par dzimumu ideoloģiju, kā tā vispār sākās. Varbūt kāds var par to pajautāt. Jo šis trakums ir kaut kur cēlies. Un ir cilvēki, kas ir bijuši, un šīs kustības pamatā ir cilvēki, kas tiešām intelektuāli ir bijuši ļoti gudri, bet emocionāli viņiem ir bijušas zināmas problēmas. Tas arī būtu viss no manas puses. Paldies! Labās ziņas ir tādas, ka mums vēl ir laiks jautājumiem. Pirmais jautājums, vai bērniem, kuri aug viendzimuma pāru ģimenē, vai viņiem rodas kādas traumas, kas var traucēt veidoties viņu dzimumu identitātei, sievišķībai vai vīrišķībai? Yes, there is a research of Mark Regnerus. Ir Marka Regnerusa pētījums no 12. gada, kur viņš parādīja, ka statistiski bērni, kas aug viendzimumu ģimenē, ka šie bērni biežāk viņiem ir neatbilstoši pieskārieni un ka viņi vairāk izvēlas geju dzīvesveidu. Tātad savā ziņā bērnībā viņi varbūt ir pakļauti vairāk seksuālai vardarbībai. Tālāk. Zēna dzimuma identitāte ir saistīta ar attiecībām ar tēvu vai tēvu trūkuma pandēmija šo ietekmē, vai tas nododās arī nākošām paudzēm? Jā, šāda situācija principā ir absurda. Jā, arī vientuļā māte var izaudzināt pašpārliecinātu dēlu. Tas ir grūtāk, jo viņa ir vientuļa. Viņai ir aizvien tāda lielāka tendence turēt dēlu pie sevis, lai viņš neietu prom. Ir pētījumi, kas liecina, ka šādās ģimenēs tas notiek biežāk, tomēr tas nav nekāds akmenī cirsts liktenis. Nākošais jautājums, vai ir korelācija starp bērniem, kas izauguši homoseksuālās ģimenēs vai pāros vai, viendzimumu ģimenēs? Kara gadījumā paliek tikai sievietes, kas izaudzina bērnus. Tas ir tāds kā papildu jautājums. Principā viens un tas pats jautājums, vai, vientuļai mātei ir iespējams izaudzināt pašpārliecinātu dēlu? Jā, tas ir iespējams, tomēr tas ir grūtāk, jo ir
jāuzņemas noteikti upuri, varbūt jāatsakās no sevis zināmā mērā, jo dēlam ir ļoti ātri, kādā citā vēlākā brīdī jādalās no mātes, tomēr tas notiek jebkurā gadījumā. Nu, meitenes ir daudz tuvākas varbūt mātēm, un mātei, audzinot dēlu, ir tendence vairāk ierobežot šo brīvību. Piemēram, runājot par transseksuāliem jauniem vīriešiem un zēniem, vairumam no viņiem ir homoseksuālas noslieces. So, and then some specialists and some discussion this field is going on that un tad speciālisti aprindās noris sarunas par to, ka transseksuālisma tendence ir homofoba. Tiek pat teikts, ka būšana par geju, ka tas ir neizdevies transseksuālis. Iedomājieties kaut ko tādu zinātniskajās aprindās. So, but many of the boys have. Principā daudziem zēniem, kuriem ir šī transidentitāte, nu, tā tas diemžēl notiek, jo tur ir tāds zināms loģiskais pamatojums, tātad viņiem ir šī nosliedze uz homoseksualitāti. Nu, šādos gadījumos ir pievilkšanās pie vīriešiem un ir šī varbūt attiecībās tāda pakļautāka loma un tad ir arī vēlme mainīt dzimumu identitāti. Lielas paldies profesoram!